Labdien! Tādus izplatītus sirds un asinsvadu slimību riska faktors kā augstu holesterīnu, augstu asinsspiedienu, augstu cukuru līmeni asinīs, mēs visi esam vairāk vai mazāk dzirdējuši, vēlams arī noteikuši, un īpaši labi būtu arī tos kontrolēt un sekot līdzi. Tomēr ir vēl kāds, varbūt mazāk dzirdēts, mazāk zināms, bet arī ļoti bīstams riska faktors, tas ir paaugstināts lipoproteīns A. Un šodien pasaulē un arī Latvijā tiek atzīmēta pasaules lipoproteīna A atpazīstamības veicināšanas diena, kuras mērķis ir tieši stāstīt un skaidrot, kas ir šis riska faktors, kāpēc tas ir bīstams, kam īpaši vajadzētu pievērst īpaši lielu uzmanību šim riska faktoram, kā to diagnosticēt un galu galā, kā rīkoties, ja tas ir paaugstināts. Un tāpēc uz sarunu esmu aicinājusi Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas kardiologu, Latvijas universitātes profesoru Gustavu Latkovski. Labdien! Sāksim varbūt tad ar pašiem pamatiem, kas vispār ir lipoproteīns A, kāda ir tā loma mūsu organismā un kāpēc mēs par to šodien runājam. Es jums izstāstīšu, kā tas tiek rakstīts. Tiek rakstīts lipoproteīns, un tad ir tāds iekaviņas, kurās iekšā ir mazais A. Tā kā reizē mēs sakam lipoproteīns mazais A. Kā mēs zinām, holesterīns asinīs tiek transportēts speciālās daļiņās, ir zema blīvuma, augsta blīvuma, citas, un tās, kas ir tās zema blīvuma daļiņas, tās ir tās sliktās. Un šis te lipoproteīns mazais A ir šo te zema blīvuma daļiņu tāds īpašs veids, jo tā ir šī parastā ZBL daļiņa, bet viņai klāt ir piekabināta vēl viena molekula, tāds apolipoproteīns mazais A. Nav īsti skaidra, kāda ir tā fizioloģiskā funkcija cilvēkiem. Ir dīvaini, ka gandrīz nevienai citai sugai tas izņemot ežus nav. Bet jebkurā gadījumā, kas gan ir skaidrs, ka šī ir diezgan kaitīga daļiņa. Tad ir loģisks jautājums, kāpēc tā ir kaitīga, kas ir tas, ko viņi dara. Par slikto holesterīnu mēs tā kā drusku jau zinām, kas notiek organismā, arī bojājās šī asinsvadi un tam līdzīgi, bet ko tad dara lipoproteīns A, kāpēc tas ir bīstams? Principā tas dara to pašu slikto darbu kā zema blīvuma holesterīns, zema blīvuma lipoproteīna holesterīns, proti tas veicina miokarda infarkta attīstīšanos, tas var veicināt insulta risku, jo tiek veicināta šīs daļiņas izgūstnēs arī asinsvados. Bet papildus, ko šīs daļiņas vēl sliktu dara, ka dažiem cilvēkiem var veicināt arī viena vārštuļa sašaurināšanos, proti aortālā vārštuļa sašaurināšanos. Tātad lipoproteīns A kā tāds ir mums visiem? Jā, noteikti. Bet dažiem cilvēkiem tas ir paaugstināts. Jā. Te atkal ir ļoti interesanta tāda lieta, ka, ja piemēram mēs paskatāmies holesterīnu līmeni, teiksim tā, Latvijas iedzīvotājiem, ir daudz, kuriem tas ir tāds, tā kā relatīvi normālāks, tad ir tā lielākā daļa, kuriem ir vidēji liels, un tad ir, līdzīga proporcija arī, tādu, kuriem tas ir krietni augsts. Ar šo lipoproteīnu mazo A ir diezgan dīvaina lieta, ka 80% cilvēku tas ir zems, normāls, lielākai daļai. Un tad ir daži, kuriem tas ir vidēji paaugstināts, un ir daži, kuriem tas ir ļoti augsts, pat 10 reizes augstāks nekā tiem, kuriem ir tā norma. Cik apmēram tad Latvijā sanāk, kad aptuveni 20% varētu būt paaugstināts? Jā, tas normālais līmenis tiek uzskatīts, ka parasti jebkurā populācijā ir apmēram 80%, un tad ir kādi 20%, kuriem ir vismaz paaugstināts vai augsts. Tāds, ka ļoti augsts, es teiktu, ir kādiem 5% cilvēku. Tad tiem ir šis risks lielāks. Attiecīgi, protams, jo ir augstāks šis lipoproteīna mazā A līmenis, jo augstāks ir kardiovaskulārais risks. Jā. Un tad ir arī tāds jautājums, kā mēs varam zināt. Mēs zinām riska faktors, kur ir liela nozīme dzīvesveidam. Te jau 80% no riska faktoriem varam novērst vai krietni attālināt ar dzīvesveidu, bet kā tad ir ar lipoproteīnu A? Tas ir saistīts ar dzīvesveidu? Jā, diemžēl ar lipoproteīnu mazo A ir vēl viena īpatnība, ka to pamatā nosaka mūsu ģenētika, un to mēs ar dzīvesveidu mēs praktiski nevaram ietekmēt. 90% vismaz no tā līmeņa mums nosaka tieši gēni, un to pat ar visperfektāko dzīvesveidu mēs īsti nevaram ne samazināt, ne ietekmēt.
Tas nenozīmē, ka dzīves laikā tas nevar nedaudz pamainīties, bet tomēr, ja tas ir bijis vienā mērījumā ļoti augsts, skaidrs, ka viņš vidēji augsts vai nemaz nerunāt par zemu, nekad nebūs. Ģenētiski pārmantots, tas nozīmē mantots no vecāka, no kāda no vecākiem. Jā, tas ir pārmantots, skaidrs, ka no abiem, tātad šī lipoproteīna mazā A līmeni noteiks gēni, kurus mēs esam pārmantojuši no abiem vecākiem, un tas arī pamatā noteiks to līmeni. Ko vēl es gribēju piebilst, runājot par to dzīvesveidu, skaidrs, ka ja mēs konstatējam kādam cilvēkam, kuram ir paaugstināts tas lipoproteīns mazais A, un ja mēs zinām, ka dzīvesveids vai pareizs uzturs vai fiziskās aktivitātes to nespēj ietekmēt, tas nenozīmē, ka ar to nav jānodarbojas. Skaidrs, ka mums dzīvesveidu tāpat vajag ievērot pat vēl jau vairāk pareizu, tāpēc, ka mums ir jāmēģina mazināt šo te lipoproteīnu mazā A izraisīto augsto risku ar jebkādiem citiem līdzekļiem. Tas, ko jūs sakat, ka 20% no populācijas aptuveni varētu būt paaugstināts šis rādītājs, tas vispār ir daudz. Tas nozīmē, ka katram piektajam, bet vai to vispār cilvēki apzinās, jo patiesībā es arī samērā nesen tikai uzzināju par šo riska faktoru un par to galvenokārt līdz šim ir runājuši ārsti, tikai kardiologi arī. Jāsaka, vispār šī daļiņa ir zināma medicīnā jau 60 gadus. Pirms 2 gadiem bija 60 gadi, kopš to pirmo reizi aprakstīja viens norvēģu ārsts, bet ilgstoši šī daļiņa palika tādā otrā plānā, jo nebija varbūt tik ļoti daudz šo labu epidemioloģisku pētījumu, kā mūsdienās, kad mēs esam guvuši arvien lielāku pārliecību, cik tomēr ir milzīga ietekme šai daļiņai uz kardiovaskulāro risku. Otra lieta, varbūt, kas ir arī ļoti būtiska, ka mums tomēr ir bijis līdz šim tas fokus uz zema blīvuma lipoproteīnu holesterīnu, šo slikto holesterīnu. Mēs lietojam dažādas zāles un mums ir labas iespējas samazināt holesterīna līmeni un līdz ar to mazināt kardiovaskulāro risku. Un kaut kādā brīdī varbūt arī tas lipoproteīns mazais A palika otrā plānā, jo likās, mēs jau to risku spējam mazināt arī ar esošiem līdzekļiem. Bet tomēr izrādās, ka pat, ja teiksim, ir 2 cilvēki, kuri saņem statīnu, abi divi, un abiem mēs zema blīvuma holesterīnu esam sasnieguši līdz varbūt, ka tuvu vēlamajam līmenim, tad tas, kuram tas lipoproteīns mazais A ir augsts, viņam joprojām šis kardiovaskulārais risks ir paaugstināts, salīdzinot ar to, kuram tas lipoproteīns mazais A ir netik augsts. Tas nozīmē to, ka cilvēkam, kuram ir augsts šis ZBLH, jeb sliktais holesterīns, arī visdrīzāk ir augsts, vai tur nav tāda saistība? Tas ir lielos vilcienos, tur nav tieša saistība, bet patiesībā ir tā, ka daļēji zema blīvuma lipoproteīna holesterīna līmenis var būt paaugstināts arī šī lipoproteīna mazā daļa. Jo ja mēs to noformulējam drusku citādi, tad, kad mēs mēram slikto holesterīnu, zema blīvuma lipoproteīnu holesterīnu, tad patiesībā daļa no tā izmērītā holesterīna arī tas holesterīns, kas atrodas lipoproteīnā mazā A, bet šī daļiņa ir, viņa nav sevišķi liela. Ja? Tādēļ tikai skatoties uz ZBLH, tie mehānismi, kādēļ viņš ir paaugstināts, var būt dažādi. Viņi lielākoties var būt citu faktoru dēļ, bet tā, ka tas lipoproteīns mazais A to lielo kopumā izskaidrot, tā tas īsti nebūs. Bet ko es gribu uzsvērt, ka ir skaidrs, ka šis lipoproteīns mazais A neatkarīgi no ZBLH, no sliktā holesterīna paaugstina kardiovaskulāro risku. Un otra lieta, protams, ir, ka ar esošajām mūsu terapijas iespējām mēs pašreiz viņu mērķtiecīgi īsti samazināt nevaram. Labi. Par terapijām mēs parunāsim pēc brītiņa. Šobrīd man arī jautājums, ņemot vērā to, ko jūs iepriekš minējāt, vai tad varētu būt arī tā, ka cilvēks, kurš ir tā kā veselīgs, viņš veic analīzes, kas šobrīd ir noteiktas arī Latvijā, kas tiek arī valsts apmaksāts, kur ir arī dažādi šie holesterīna līmeņi, bet izrādās, ka viņam varbūt tomēr ir augsts lipoproteīns A, ko viņš pat nezina. Tas ir iespējams. Tas ir absolūti iespējams. Ir 5% varbūtība, ka jums šis lipoproteīns mazais A var būt ļoti augsts un 20% varbūtība, ka tas ir paaugstināts.
Nu, un tās sekas, par ko jūs minējāt, vai infarkts vai insults, tas ir tad visdrīzāk varbūt agrīns. Mēs, teiksim, arī ar jums ļoti daudz runājam par ģimenes hiperholesterinēmiju, kur jūs arī vienmēr to uzsverat, kad ir augsts šis agrīna infarkta vai insulta risks jauniem cilvēkiem un tam līdzīgi. Vai ar šo lipoproteīnu A ir arī tieši tas pats, ka tas ir daudz agrāk, vai arī kaut kad vēlāk arī? Nu, šī gadījumā jāskatās, cik augsts tas līmenis ir. Kas skaidrs, ka jebkuram, kam tas ir tikai paaugstināts, tas nenozīmē automātiski, ka jau 30, 40 gados draud kāda sirds slimība. Nebūtu ne. Bet, protams, ka kādam, kuram tas ir ārkārtīgi augsts, un ja nu jūs trāpaties tomēr starp to 1 vai 2%, kam tas ir, teiksim, 100 reizes vai 200 reizes augstāks nekā daudziem citiem Latvijas iedzīvotājiem, tad tomēr šie riski, ka, nepārāk lielā vecumā tās kardiovaskulārā slimība var attīstīties agrāk, tā tie ir gan reāli. Tas ir kādi 50, 60 gadi? Jā, tie varētu būt 50, 60 gadi. Vai ir zināms, cik daudz cilvēkiem Latvijā ir diagnosticēts šis augstais lipoproteīns A? Kā jūs par viņiem vispār kā ārsti uzzina? Protams, mums tāda statistika par visu Latviju diemžēl nav. Jāsaka arī, ka šī metode, ar kuru mēs varam to noteikt, viņa relatīvi nesen ir pieejama. Nejāsaka gan, ka pieejama viņa jau bija arī agrāk, bet tieši pēdējos gados ir skaidrs, ka mēs vairāk aicinām cilvēkus šo rādītāju noteikt. Bet mūsu redzes lokā pārsvarā šie cilvēki ar ļoti augstiem lipoproteīniem mazo A nonāk gadījumos, kur jau viņiem ir atrasta šī ateroskleroze koronārās vai citās artērijās, un nereti tiem, kuriem neskatoties uz esošām terapijām, mēs redzam, ka tā slimība progresē. Man pašam praksē ir bijis pacients, kuram jau ir gan veikta sirds artēriju šuntēšana, ir likti stenti, un neskatoties uz ļoti labām terapijām, viņam it kā pat bija diezgan labs šis zemā blīvuma lipoproteīna holesterīns, un tā slimība progresēja. Un izrādās, ka viņam ir paaugstināts šis lipoproteīns mazais A, tad mēs pievienām klāt vēl papildus tās terapijas, lai kaut kā mazinātu šo risku ar pašreiz pieejamiem līdzekļiem. Kā tad diagnosticēt? Vai mēs varam aiziet uz jebkuru laboratoriju? Kāda šobrīd ir šī situācija? Jūs minējāt, ka tas nav tajos pamat izmeklējumos, kas tiek gadu veikt arī profilaktiskos nolūkos. Kā mēs varam zināt, kā mēs varam noteikt? Šis izmeklējums ārkārtīgi vienkārši. Tiešām jāaiziet tikai uz laboratoriju, jānodod asins no vēnes, un tur šo rādītāju var elementāri noteikt. Visas vadošās Latvijas laboratorijas un arī slimnīcas laboratorijas to nosaka. Šeit ir būtiski zināt arī, ka nevajag obligāti būt tukšā dušā, jo lipoproteīns mazais A absolūti nemainās atkarībā no tā, ko mēs ēdam, vai mēs esam tikko pēduši, vai ko mēs esam pēdējo mēnešu laikā ēduši. Tā metode ir viegli pieejama. Vēl viena lieta, ko es gribu uzsvērt, ka atšķirībā no citiem rādītājiem, ko mēs rutīnā izmantojam, teiksim, zemablīma holesterīns, triglicerīdi un citi, kad mēs vērtējam tauku vielmaiņu, tad šo rādītāju uzskata, ka pietiek noteikti reizi dzīvē. Jo ir maz ticams, ka tas ļoti būtiski mainīsies. Tā tad atliek vienu analīzi uztaisīt un viss. Šī analīze valstī šobrīd nav apmaksāta? Pašreiz vēl nē. Lai gan, teiksim, Stradiņas slimnīcā mēs ļoti daudziem mūsu pacientiem to nosakam, ir tīpaši tur, kur jau ir zināma ateroskleroze, ir tīpaši, kur viņiem tiek veikts revaskularizācijas, tātad atjaunots asins, šī plūsmas normalizācija tiek panākta tādēļ, ka tur ir bijuši šeit sašaurinājumi, bet kopumā pašreiz ambulatori valsts pagaidām to nekompensē, bet cik es zinu, runa ir par to, ka tas varētu tikt ieviests. Veicam analīzi, kas notiek tālāk? Tālāk ir nepieciešams viedoklis no profesionāļa. Protams, ja analīzē parādās, ka lipoproteīns mazais A ir normas robežās un tās normas tur būs pierakstīts, tad acīm redzot, ka tātad šis nav paaugstināts un šīs vielas dēļ kardiovaskulārie riski nebūs paaugstināti. Savukārt, ja uzrādās, ka tas ir paaugstināts, tad pirmkārt nevajag krist panikā, vajag vienkārši aiziet nokonsultēties pirmkārt pie savu ģimenes ārstu, var konsultēties pie kardiologa arī, ja nepieciešams, un izrunāt šo līmeni, tātad
Nu, kā tas izskatās, vai tas ir tikai nedaudz paaugstināts, vai tas ir augsts, vai tas ir tiešām ārkārtīgi augsts. Nu, un atkarībā no tā tad jau ārsts izvērtēs to, vai ir šobrīd par kaut ko jāuztraucas jau tuvākā nākotnē, vai ilgtermiņā, vai arī varbūt nemaz. Jo ir jāņem, protams, vērā arī ne tikai šis lipoproteīns mazais A, bet, protams, kādi ir tie citi lipīdu rādītāji, kāds ir holesterīna līmenis, ir jāņem vērā pacienta vecums, ir jāņem vērā dzimums, vai ģimenē ir kāds jau slimojis ar agrīnām sirds asinsvadu slimībām, kāds ir asinsspiediens, vai ir diabēts, vai ir smēķēšana. Nu, tātad kopumā mēs paskatāmies šo te kontekstu arī. Bet, ja tas konteksts jau ir ar augstu fona risku, tad tādā gadījumā šis lipoproteīns mazais A, ja tas ir arī augsts, tad tas risks ir jau būtiski augstāks. Un dažos gadījumos tas var pat norādīt uz 2, 2,5, pat 3 reizes augstāku risku. Kāda ir terapija? Nu, lūk, attiecībā uz lipoproteīnu mazā A ārstēšanu, pašreiz mums ir tāda situācija, ka zāles, kas specifiski to samazinātu, pašreiz mums vēl nav pieejams, bet tādas ļoti daudz ir izstrādātas, un mēs sagaidām, ka tuvākā gada laikā mums vajadzētu būt arī rezultātiem no lieliem pētījumiem, kur kā mēs sagaidām, ka ar šo terapiju arī mēs varam samazināt sirds asinsvadu slimību risku. Ir dažas pašreiz pieejamas zāles, kuras arī to nedaudz mazina. Tās gan ir injicējamas un tās nav sevišķi lētas, un tās tiek rezervētas vairāk pacientiem, kuriem ir augsts holesterīna līmenis, un tad pie viena mēs zinām, ka viņas nedaudz mazina arī šo, bet tikai par kādiem 20–30%. Līdz ar to, protams, rodas jautājums, ja pagaidām mums vēl nav īsti pieejamas tās specifiskās zāles, ko tad mums darīt? Tā pieeja pašreiz, ko iesaka visā pasaulē, visas vadlīnijas un profesionāļi un eksperti, ir tāda, ka, ja mēs šo lipoproteīnu mazo A esam konstatējuši, ka tas ir tiešām būtiski paaugstināts, tas nozīmē, ka pašreizējā taktika ir, ka tad mēs vairāk cenšamies pazemināt šo slikto holesterīna līmeni, ZBLH, jo viņi jau visi strādā tandēmā. Ja? Ja mēs nevaram šo risku faktoru samazināt, tad mēs darbojamies ar citām metodēm. Ja? Tāpat arī tas nozīmē, ka tikai to ZBLH mazināšana ir svarīga. Skaidrs, ka cilvēkam, kuram ir augsts lipoproteīns mazais A, viņam ir daudz rūpīgāk jāpiedomā pie tā, ko viņš ēd. Viņš tiešām labi ārstē savu paaugstinātu asinsspiedienu vai cukura diabēti, ja tāda ir. Viņam ir daudz svarīgāk nesmēķēt, būt fiziski aktīvākam, tā ka visiem šiem profilaktiskiem pasākumiem ir jābūt. Bet vēlreiz atgriežoties pie tēmas par tām terapijām, jā, pacientiem ar augstu lipoproteīnu mazo A ir stipri būtiskāk samazināt arī pašreiz šo zema blīvuma lipoproteīnu holesterīnu. Tā droši vien ir gan labā, gan sliktā ziņa. Šobrīd zāļu vēl nav, bet ir cerība, ka jau tuvākajos gados arī pacientiem būs pieejams, arī pacientiem Latvijā, medikamenti šī riska faktora mazināšanai, ārstēšanai. Tātad zāles principā eksistē, viņas pašreiz tiek pētīts, viņas ir ļoti daudz jau pašreiz diezgan tālās izstrādes stadijās, un faktiski, es domāju, ka precīzi pēc gada mums vajadzētu būt informācija par to, vai kādi ir rezultāti vienam ļoti būtiskam pētījumam par jaunu medikamentu. Bet tas, protams, es nebūtu tik optimists, ka pēc gada mums uzreiz tas būs pieejams arī Latvijā. Ja? Es domāju, ka tur paies laiks, kamēr izvērtēs tos rezultātus un kamēr arī tad, būs skaidrība, ka tas kļūst pieejams arī mūsu praktiskā darbā. Tad šobrīd tas pamatieteikums būtu tomēr ārstēt tos pamatu riska faktorus, pievērst lielu uzmanību dzīvesveidam, lai uzturētu to savu veselību un lai tas lipoproteīns A netraucētu. Viņš arī var progresēt, teiksim, ja netiek ārstēts, ja viņš arī paliek tas skaits? Viņš parasti ir apmēram vienā līmenī, teiksim, es teiktu tā, no 18 gadiem, bet iespējams, ka pat jau no 6 gadu vecuma bērnam līdz pat jau, teiksim, 60–70 gadiem, viņam nevajadzētu būtiski mainīties. Ja? Protams, varbūt citi faktori, kas to var ietekmēt. Piemēram, sievietei iestājoties menopauzē, tas var nedaudz paaugstināties. Nedaudz, varbūt kādiem 10–20%. Ja? Teiksim, ir arī dažas citas slimības, teiksim, vairogdzedzera slimība vai nieru slimības, kuras reizēm arī var nedaudz paaugstināt vai pazemināt to. Bet tādas kardinālas izmaiņas, ja tas ir bijis ļoti augsts, tad mēs nevaram sagaidīt, ka viņš tagad pēkšņi kaut kādā brīdī kļūs ļoti zems. Vai arī otrādi. Ja jūs esat vienreiz uztaisījis analīzi un jums tur uzrādās, ka viņš ir pilnīgi normāli, nevajag vairs atkārtot tās analīzes dzīvē.
Bet ir varbūt kādi cilvēki, kurus jūs gribētu īpaši uzrunāt, kuriem vajadzētu šo analīzi veikt, vai pilnīgi visiem vajadzētu, es nezinu, sākot no kāda vecuma, no pieaugušā? Vai jau? Es teiktu, no 18 gadiem būtu svarīgi to uztaisīt, bet īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem ģimenē ir vecāki, brāļi, māsas, kuriem ir agrīna sirds asinsvadu slimība. Bet šeit es domāju tās slimības, kuras ir saistītas ar holesterīna izgūstēšanos asinsvados. Tātad vai nu ir bijis miokarda infarkts, vai tur tā, kā tautā saka, pirmsinfarkts stāvoklis, jā? Vai ir zināms, ka kādā no artērijām ir izgūstnējies holesterīns, un tur jau varbūt ir likti stenti vai veikta tāda speciāla operācija, lai izveidotu apeci, tā sauktā šuntēšana. Ja? Vai arī citos baseinos, vai nu miega artērijās, vai kāju artērijās ir atrast šī holesterīna izgūstēšanās. It īpaši, ja tas ir gana agrīni līdz kādiem 60 gadiem, tad, teiksim, sievietēm līdz 60 gadiem, vīriešiem līdz 50 gadiem vai 55 gadiem, ģimenes pirmās pakāpes locekļiem, tad noteikti vajag pētīt, vai man nevarētu būt kaut kas pārmantojies, un tas var būt vai nu paaugstināts holesterīns, bet tas var būt tikpat labi arī šis lipoproteīns mazais A. Paldies! Jūs ļoti labi arī izskaidrojāt visus šos jautājumus. Mēs arī gribētu aicināt cilvēkus gan parūpēties par savu veselību, it īpaši arī tāpēc, ka šodien ir 24. marts, ir pavasaris, tūlītās jau būs klāta vasara. Varbūt, profesori, arī jums ir kāds labs vēl vēlējums vai ieteikums visiem skatītājiem? Jā, 24. marts mēs esam tādās jau pavasara noskaņās, saule jau kļūst dzeltenāka, dienas garākas, un mēs jau domājam par to, kā mēs ceram izbaudīt šo te silto Latvijas sezonu, bet vienlaicīgi es tomēr gribētu aicināt padomāt par savu veselību. Nepiekopsim strausu politiku, cenšoties nedomāt par to, kas mūs var apdraudēt, bet tomēr vienkārši būt proaktīviem, rīkoties. Un tas nav nekas sarežģīts. Aiziet pie ģimenes ārsta, aiziet veikt dažas analīzes, un tādā skaitā neaizmirst sev pajautāt, vai es kaut reizi dzīvē noteicu lipoproteīnu mazo aunu, vai es zinu, vai tas man ir normāls vai nē, ko tas nozīmē. Un pat ja jūs konstatējat, ka jums analīzēs tas ir paaugstināts, nesatraucamies uzreiz, nokonsultēties ar ārstu, un tad tas viss tiks izvērtēts. Bet vienlaicīgi es aicinu tomēr atcerēties arī par visiem pārējiem pasākumiem, kā mēs mazinām šo sirds asinsvadu slimību risku. Tie gan nevienmēr pilnībā mūs pasargā no tā, ir skaidrs, ka kādos gadījumos vajag arī lietot medikamentus, bet tomēr ēdam pareizi, daudz kustamies, nesmēķējam, un tad jau mēs būsim vismaz kaut ko ieguldījuši savas veselības labā. Paldies profesoram Latkovskim, paldies Paulstradiņu Kliniskās universitātes slimnīcai, kurā šodien mēs arī tiekamies, lai runātu par šiem svarīgajiem jautājumiem. Un aicinu ikvienu ielūkoties arī biedrības par sirdi.lv mājaslapā par holesterīnu.lv, kur var atrast arī plašāku informāciju gan par holesterīniem dažādiem, gan arī jau par lipoproteīnu A riska faktoriem, kā to diagnosticēt un arī citus ieteikumus, arī šos, ko jūs jau šodien dzirdējāt no profesora. Paldies!